Dažreiz es spēju apbrīnot tos cilvēkus, kas virz šādus te jautājumus par viņu drosmi. Vai nu, kas saka, viss ir aizgājis tik tālu, kad nav vairs ko zaudēt, vai nu jau atkāpšanās plāniņš ir gatavs. Kolēģi, kāds degvielas apgāds, kādi ieguldījumi, kā ir vispār ar prātu? 2007. gads zaudējumi 208 000 apmērā. 2008. gads zaudējums 130 000 apmērā. Un te mēģināšu uzjautināt tos opozīcijas un pozīcijas deputātus, kuriem nav bijusi iespēja izlasīt pievienotos protokolus, un Rīgas satiksmes 8. gada dalībnieku sapulces protokols numur 8 raksts sekojoši. Iepazinās ar minētajiem dokumentiem, uzklausīja kapitāla sabiedrības valdes viedokli un noteica, ka valdei pieņemot lēmumus par SIA degvielas apgādes ir jārīkojas kā krietnam un rūpīgam saimniekam. Tātad Rīgas satiksme, krietnais un rūpīgais saimnieks zaudē un uztur, zaudē, pakratā ar pirkstu un grib arī tālāk uzturēt savus ganus. Ja jau esat tik drosmīgi, kolēģi, varbūt tad iziet ielās pie tautas un pasakiet, ka tagad atkal bāzīsiet naudu vienā nerentablā uzņēmumā. Pasakiet to māmiņām un bērniem, kuriem atņēmāt naudu, visiem tiem, kuriem sabiedriskajā transportā braukšana ir palikusi dārgāk. Tur naudu noņemat, bet tukšiem bunduļiem atrodat un esat gatavi piešķirt. Tagad par vīziju. Vai kāds lasīja šī uzņēmuma vīziju? Vajadzēja atrast laiku bez titula lapas 2 lapas. Vīzija 9. līdz 14. gadam. Es atvainojos, tas ir vienkārši tie tukši vārdi. Sagrābstīt absolūti bez nekādiem aprēķiniem, bez nekādiem pamatojumiem. Ja būs, tad būs. Ja nebūs, nu tad nebūs. Tā ir uzņēmuma vīzija, kurā esam gatavi ieguldīt naudu vēl joprojām. Ja paņemam reālo degvielas iepirkumu cenu, plus administratīvās izmaksas, uzglabāšanas un citas izmaksas, cena būs lielāka, noteikti būs lielāka nekā publiskā iepirkumā. To varētu piedāvāt tādi tirgus spēlētāji ar ilgadējo pieredzi kā Neste, Statoil vai Lukoil. Ja ir griba, to var pārbaudīt burtiski dažu dienu laikā. Jo viņi par naftas glabāšanu naudu neprasīs. Viņi būs priecīgi, laimīgi dot maksimāli zemu cenu, lai Rīgas satiksme varētu izmantot to. Mēs gribam uzglabāt, mēs gribam nodarbināt administratīvos resursus, mēs gribam strādāt un it kā pelnīt. Un mans secinājums beigās ļoti vienkāršs. Rīgas domas interesēs būt šo uzņēmumu vispār likvidēt kā neefektīvu, kurš vairāk gan izskatās kā pēc tīrākās naudas atmazgāšanas schēmas. Pieredze ar kontrabandu šim uzņēmumam jau ir. Šī ir kārtējā afēra, un Rīgas domai nav jānodarbojas ar naftas biznesu. Paldies! Paldies, Kojas kungam, Inteļa kungs, lūdzu.